Vai esi mēģinājis no kabača uztaisīt garšīgu smēriņu savai maizītei? Ja nē, tad steidzami ņem kabaci un taisi. Man bija palicis neliels kabacis un viss, kas ir nepieciešams, tad to sagriezt. Griezt var pēc izvēles nelielos kubiņos, jo tik un tā mēs to cepsim un pēc tam visu blenderēsim. Tiklīdz kabacis ir sagriezts, tad liec to cepties uz pannas, līdz kabacis paliek miks. Tad es vēl pievienoju spinātus, jo man vajadzēja tos izlietot. To var izlaist, bet noteikti iesaku pievienot zāļumus, dilles, pētersiļus, kā arī sāli pēc garšas un ķiploku. Labāk ņemt svaigu ķiploku, bet man nebija, tāpēc es biju ņēmusi garšvielu. Cepam tiklīdz kabacis ir pilnīgi mīksts, liec to blenderī, pievieno krēmsieru un sablenderē. Ir sanākušas tādas 2 burciņas pa 300 ml, taisi ciet un liec leduskapī uz nakti. Tā kā mums bija gaidāmi ciemiņi, es uztaisīju brusketas, apcepu maizīti, sasmērēju šo smēriņu uz maizītes, pievienoju tomātu un balzamīgu mērcīti. Sanāca ļoti garšīgi. Iesaku!